Es tev ieteiktu par šito, jo šitais it kā ir jānoprot, viņš visu. Atcīmās, vai būsim mājās? Apmēram. Es tādu sāku lietu teikt. Cik spārņi iekšā, ja? Dziļāk, protams. Bet kādi tie vampīri vai tie? Oi, man liekas. Labdabīgie. Es domāju, ka tie alu. Kur te tolete? Alu sikspārņi. Guldiņa tās. Tiltiņš. Tā. Pjūsā kopādi. Ko jūs šeit filmējat? Ar ledu vai ar filmu? Ar ledu un pēc tam bija smadzenes. Marta, kā tev patīk pilsēta šī? Kā tev šī pilsēta patīk? Ko? Labi. Un kā Laurai patīk? Neņems jau vērā to, ka es tajos bijis, jā? Bija jau, jā. Katrīna. Redz, ko profēnākais būs. Ej, jā.
important words about our main building and University of Tartu. And the first I want to say is that this Tartu University is oldest and also biggest in Estonia. It was founded in 1632 when the Swedish king Gustav II Adolphus reigned in Sweden. And in this time, this university was a Latin language university. Do you understand Latin? Okay. But then took place a big war in the beginning of the 18th century, a big northern war, and the university was closed, but it was reopened 1802, and then the university was a German language university. And at the end of the 19th century, when the Russification took place here in Estonia, the university became Russian language university, and Estonian language university began 1919. And it's very important year also because women were accepted from this year in university. Before only men could study here. But this main building is most beautiful neoclassic style building in Estonia, and the architect was Johann Wilhelm Krause, who came here from Germany, as very many other professors. And this house was built in the beginning of the 19th century. And this hall, where we are now, is very famous concert place today, and you can sing later, as you heard. And also graduations take place here in spring, and all kind of university festivities, anniversaries, dissertations, and so on. And that's why the Augustic all details, columns, and the balcony is made of wood. That's why the Augustic is very good. Maybe it's interesting to know that you can see it's not original. We had very big fire here. They could eat it, and they could read there and study, and I think it was quite a nice room. But later we can look at it.
Jā. Paldies, labi. Tagad iesim līdzi atkal tālāk. Šeit jābrauc ir ar koncertiem, jā, ar koncertiem. Gan jūs šeit noteikti brauksiet ar koncertiem. Šeit ir koru koncerti ļoti bieži, jā. Come more inside. Tūlīt pateiks, kurš? Pagaidiet ar toaletēm. So it's a punishment room I told you before. And it was used for punishing students, as I said. And you can see here drawings and writings on the wall. These are made because it was quite boring to be here, because any kind of entertaining things were not allowed to take with in this room. And that's why they made these pictures. And this wall and this one, these are originals. These are just cleaned out by the Hermitage restaurators. But this wall, the colorful, this is reconstruction. It was made after the photos because I told you we had a very big fire here in university in 1965 and the testing hall burned down, and also some of these punishment chambers. We had 5 once before. But luckily we had photos, and that's why we could do these pictures after these photos. But I think it's quite nice room for being here some days. If you got some food every day, 3 times, and quite big oven. It's cold here now, but during the 19th century it was heated. And behind the door there is also a little toilet. Un ko jūs tur maksājat kaut ko? Nē, parakstīt. Parakstīties var. Parakstieties. Viņi kaut ko te maksā. Ko jūs maksājat? Viņi pērk kaut kādas bukletnītes. Varbūt jūs ar kaut ko paņemšu. Kad te vēl būsiet? Kad? Vēlreiz mūžā varbūt. Te ir par universitāti, jā? Baltās var. Cik maksā tāda? 4. Jūs nebrauciet par šo te nežlicek teiet, ne? Kurus iesiet? Atceraties, kur tas ir. Tie ir zaļa kājas. Tā ir eģiptiešu. Everybody are here. Seems to be so. Do you have such kind of museums in Latvia? No. Ir vēstures muzejs. Yes, of course. But this is the oldest museum in Estonia. It was founded in 1803. Tagad ir pēc tur.
And maybe the most interesting thing in our museum today is a mummy from Egypt, as you have somebody of you have seen it already. It's a little boy, and he comes from Egypt. And and he tried all kind of things connected to Asia, and he bought very different things in his collection. He died when he was very, very young, and his father brought these things to our museum, and they was, for example, this kind of sarcophagus and all kind of antiquities from Egypt. And this sculpture is very famous because it was made by Praxiteles, and it is the first woman sculpture who was nude without clothes. Before, always women were usually clothed, only men were nude. Zeus, visu dievu valdnieks tas ir. Un kas tā tāda ir? Afrodīte. Nē, tā ir Diāna. Tā taču ir medību dieviete, jā? Ar stirni, ar briedi. Diāna. Tas ir meitenes priecājas, jā? Meitiņu muzejs, jā? Pasakiet paldies videi. Palūnu pasakiet. Jā, 10 minūtes priekš visa. 3 satiekamies jau uz pie izējas. Profesoru nāves ceļš. Kā viņš saucās? Profesoru ceļiņš. Nāves ceļiņš, jā? Profesoru nāve. Jā, cerams, ka pasniedzēji neaizies līdz galam, vai no studentiem nebūs jākārto eksāmeni.
Šajā pusē vēl ir universitātes muzejs, arī mēs saprasim pēc tam. Tas ir tavs telefonis pasēdēs. Nē, kas šis fotoaparāts pasēdēs? Mūs riņķi un maz Jāpais filmu. Bet 19. gadsimtā pirmais rektors Parrots, viņam arī veltīts eņģeļu tiltiņš pāri, kuram mēs iesim. Viņš bija tādos labos sakaros ar Krievijas caru Aleksandru I. Un lūk, Aleksandrs I arī pēc tam atļauj ar ilgu tādu starposmu atkal 1802. gadā atvērt šeit universitāti. Un mēs gājām garām labajā pusē tāda gaiša zaļa ēka, tur 802. gadā vispirms bija šī universitāte, kamēr uzcēla to, kur mēs tagad bijām iekšā. Ja? Tur kādus vairākus gadus universitāte bija izvietojusies. Šī daļa, Tompijāla kalns, bija pamesta, tad, kad vairs nekādi uzbrukumi un cīniņi nebija, un pilsēta jau bija izplatusies tur tālāk. Šī bija pamesta vieta un 19. gadsimtā galīgi tāda nolaista un pat par atkritumu izgāstu kalpoja. Un tad pirmais rektors Parrots domāja, ka tā nevar un jāiekārto tāda skaista atpūtas vieta, parks, nu tieši, kur studentiem pastaigāties un tur mācīties. Un ja mēs šeit būtu, teiksim, maijā ieradušies, vai kad eksāmeni notiek, iestāja eksāmeni, kurā mēs ir? Maijā, nu jā, tad te pilns ir ar studentiem un ar grāmatām staigā un mācās un tā tālāk, ja? Tātad pirmā rektora laikā, 19. gadsimtā, šis parks arī ir iekārtots. Un mēs redzēsim vairākas skulptūras, un ne arī visas, mēs līdz pašam galam neaiziesim. Tieši pretī ir embriolāgs bēra skulptūra, uz 2 kronu naudas zīmes virsū, viņš arī ir, kam ir 2 kronas. Papīra naudā, tur var apskatīties. Madrīnai! Sākoties mācību gadam, tātad septembrim, studenti iet pie bēra skulptūras, noliek ziedus, un tā tā. Ļoti liels konkurss bija. Un varēja konkursā šo skulptūru izveidot arhitekts un izgatavot tās skulptūru arī pēc. Tagad noiesim pie skulptūrai garām, tālāk iesim pāri nopūtu tiltiņam uz Skopsta kalniņu. Ko es buķošos? Jāiet pāri nopūtu tiltiņam, jānopūšās, jāiet augšā pa šo Skopsta kalniņa galā. Nu, izgājās, kur tāds, ja jums tā ir ar ko skatīties. Nu, labi, šoreiz tikai izlūkos. Pa otru pusi ir jā. Kur ir jānopūšās? Nu, ko jūs nepūšiet? Ko jūs nepūšiet? Jā, Vaida, jāpūš tagad ir, jā. Cik grūti dzīve, cik mūs atveduši, tas šausmīgi tālu no mājām. Aizveduši. Jāpūš. Cik šeit ir skaisti, jā. Jā.
Kā šitas saucās? Kismalpen. Kis? Ja, Kuku? Hallo. Friskes. Kas mums pudeles ir tukšas tad? Jā. Nu nokrīt kādu. Nevienu nekrīt. Good morning. Good evening. Ejam pabildēties. Tur ir tumšs. Redzēsim, kad altāra daļā ir universitātes muzejs, un līdz 90. gadu vidum tur bija šī pilsētas biblioteka, un tie profesori par to celiņu nāca augstā uz šo biblioteku. Nu, nedaudz atjaunots arī tornis, bet šeit vienmēr ir ciet, nu ir tāda cerība, ka var būt, kā, teiksim, priekš turistiem tas tornis būs atvērts, bet cik es esmu šeit gājusi garām, tik arī šie vārtiņi vienmēr, šīs durtiņas ir aizslēgtas bijušas. Nu, un šādā veidā arī šī doma cēla nekādīgi nevarēja uzcelt. Cik pa dienu uzceļ, cik naktī sabrūk. Nu, un tad prasīja kādiem gudrajiem, viedajiem, kas par lietu, un tie pateica, ka jāiemūrē sienā jauna meitene.
Nu, vispār kaut kur jau dzirdēti motīvi, vai ne, arī Latvijā tieši tāpat ir. Tai meitenei kaklā jābūt pilsētas atslēgām. Nu, un gaidīja agrā rītā, šeit gāja garām uz ganībām jauna meitene. Celtnieki viņu paķēra, uzmeta kaklā viņai pilsētas atslēgas un iemūrēja sienā. Un tā nu viņa visu laiku tur ir, bet vienu reizi gadā, jaungada naktī, šī meitene nāk ārā no mūriem ar šīm pilsētas atslēgām kaklā. Un ja tuvumā ir kāda cita jauna meitene, tad tās atslēgas tai kaklā, un tad tai meitenei jāiet mūrī iekšā, un šī meitene beidzot pēc daudziem gadsimtiem būtu brīva. Un ticiet vai ne? Tas ir vecāks. Tas ir Velna tilts. Un šis ir Eņģeļa tilts vecāks. Šeit mēs iesim pāri. Tas ir slavenais tas, jā. Un celts par godu pirmajam rektoram Parrotam. Un tur arī viņa bareliefs ir izveidots. Bet Eņģeļa tilts. Tiešām skaists. Sens. No Eņģeļu tilta. Uz Velnu tiltu brauc mašīna. Universitāte. Ekskursanti un observatorija. Un, kā zināms, Krišjānis Barons, lai cik tas nebūtu dīvaini, ir mācījies astronomijas fakultātē, Tērbats universitātē. Un šeit arī nācis un darbojies lūk pie šī teleskopa. Teleskops nedarbojas jau ļoti sen, viņš ir demontēts un būtībā tā ir kā, nu, teiksim, tāda kā vairāk kā muzejs šeit jau ir un tikai tāpat. Iekšā es nekad neesmu bijusi un neviens turists arī netiek vests, tikai no ārpuses parāda, jo observatorija pārvietota patālu no Tartu centra. Observatorija ir, bet neatrodas vairs pilsētas teritorijā. Nu, šeit arī, par šo pieminekli, te jābūt lielai fantāzijai, lai šajā pieminekli saskatītu staru lūšanu. Kādam tur krievu arhitektam, es neesmu viņu atcerējusies kāds, šī ideja ir ienākusi prātā, attēlot šeit staru lūšanu kādā optiskā, tur, nezinu, stiklā. Nu, varbūt jūs redzat, fantāzija visiem labi darbojas. Jums visi jānofilmē? Kas tas tāds ir? Oka, nezinu. Viņi abi ir šeit bijuši šajā mājā, bet nekad nav Oskars Vaidls. Kaut gan 1892. gads bija gads, tad viņš praktiski bija reizē, viņu nesatitās, bet ir iespējams, ka viņi satiksies. Nu, un tā par godu šiem diviem rakstīkiem, slavenajiem cilvēkiem, viņi paši vietējiem un pasaules slavenajiem Oskaram Vaildam ir šīs divas skulptūras. Tātad Vildes nams. Ļoti izfiksēts. Man liekas, ka tas ir igaunis šis. Es īsti nezinu.
Jā. Viss tiek nofilmēts, viss tiek nofilmēts. Beidziet, visu laiku nevajag šitā kladzināt. Jūs tā kā tāds vārnis, nu. Tā kā vārniņas, nu. Šobrīd Rāvas namā ir pilsētas dome, tātad Tartu dome. Katras 3 stundas stāv. Un pulkstenis arī pareizi. Tātad šis laukums ir ļoti atraktīvs, vasarā visas kafejnīcas ir ārā. Pēc tam brīvajā laikā jūs pa kreisi varēsiet iet un jaukt konditori. Kafejnīca parāda. Vienoties nevar tā parādīt tā kā ķērisni, kur te var sajiet iekšā likās, ka viņi jāstāv. Bankas šeit ir katru stundu. Un vasarā šeit notiek daudz koncertu, ir salikts. Nav viņam uz vairāk, ņemam fotogrāfiju. This one. Yeah, it's okay. Azul vietā būs? Nav azul. Bet kas būs azul vietā? Kaut kāds pupiņas. Ļuļa kebabs. Nē, šī te nav ļuļa, te ir kaut kādi itāļu ēdieni vai kaut kādi itāļu ēdieni. Vai, tāda fratās. Restorāns Zum Zum, nāciet uz Zum Zum. Viņam svētdienā nebūs tas, nu, buļbuļi. Šeit labi smaržo, pēc ceptas cepiša cepti. Kas veicina? Kādam nodot sveicienu? Tev māma. Sveiciens mūsu kolēģiem dzimtajā Rīgā, kur tagad jau sen jau mājās sēž, bet viņam nav tik labi, kā mums šeit, ārzemēs. Galvā. Stop. Kā tā skulptūra saucās? Būsim draugi, jā? Break